Čau! Es biju šopingā. Es gribu parādīt, ko es nopirku. Tātad. Man mais. Skatāmies. Tāds unboxings, bet bez kastes. Unpackings, jo paka. Nopirku ūdeni, protams. Mēnesim. 3 iepakojumi. Dzeršu dzīvu ūdeni, būšu enerģiska un viss būs baigi ideāli. Tad es nopirku, starp citu, tas viss, ko es nopirku, tas ir tāds minimums mūsu ģimenes mājas aptieciņai, kas mums ir vajadzīgs ikdienas situācijās. Tāpēc, ka viss pēkšņi bija beidzies, tāpēc man ir tāds maiss. Kolēdēlais sudrabs. Manu sajūsmu jau esat dzirdējuši, man liekas, miljonas reizes. Bez šitā vispār nav iespējams dzīvot, kad bišķiņi iestāpas kakls, uzreiz pūšam arī bērniem, arī lielajiem atstiņās, kad konjunktivīts ļoti labi palīdz, jo viņš ir antibakteriāls, iznīcina vīrusus un sliktās baktērijas un pret ausu sāpēm vispār. Kā bez tāda var dzīvot? Tad paņēmu magniju. Magniju, protams, kad jūs zināt, droši vien jums ģimenes ārsts saka, ja, ka magnijas ir jādzer visiem, un lai atslābinātu muskuļus, šis ir ļoti labs magnijs. Tam ir ļoti daudz rezultāti un ļoti daudz pētījumu par to, cik labi tas uzsūcās. Mēs lietojam paši un arī saviem pusauģiem dodam, jo tiem tur kaut kādi krampji kājās metās un esot baigi sāpīgi. Nu, ziniet kā, augšanai vajag magniju. Tādu paņēmu 2 silvergēlus. Tas ir tas pats koloidālais sudrabs ņem sastāvā, bet gēla veidā. Šis vienkārši. Es paņēmu 2, jo viens ir mammai, viens ir mums. Šis tik labi dziedē brūces. Man mammai plaisā āda pirkstiem, viņa uzsmērē, viņa riktīgi labi palīdz, citādi, nu, baigi sāp. Tad man bija tā, ka es vienreiz nereāli apdedzinājos, es uzlēju pilnīgi verdošu ūdeni uz kājām. Es biju tādā šokā un es lasu, ka nedrīkst neko smērēt, bet es beigās uzsmērēju. Es domāju, ka man tur būs tādas čūlas, bet man neuzcēlās ne čūlas, nekas, man vienkārši tik labi pārgāja, es uzsmērēju šito un pēc kāda laika emu eļu. Vienkārši es biju šokā, man vispār nav nekas palicis, ne sarkans, nekas. Nereāli. Un šis riktīgi labs ir vasarā bērniem pret asfalta slimību. Tā. Tāds skudru koka miza. Mūsu dabīgais antibiotiķis. Tiklīdz kaut kāda bišķiņa krekšķīs vai kaut kāda saslimšana uzreiz šito vēram vaļā kapsulas. Visas dabīgās kapsulas drīkst vērt vaļā. Jaucam tējā un dzeram. Dzeram, kamēr visi iekaisumi ir izārstēti. Lecitīns. Vispār tas ir zelts. Zelts buļģiņā. Lecitīns ir šūnu būvmateriāls. Tās ir tās taukvielas, kas ir vajadzīgas smadzenēm, jo smadzenes ir taukainas un vajadzīgs lecitīns. Tas ir vienkārši, katras šūnas apvalciņš ir sastāv no tās tur, no vielas, kas ir tā kā lecitīns. Tātad mans jaunākais rezultāts, es sākumā nesapratu, ka tas ir rezultāts vispār. Dāvids pusotrā gadiņā nerunāja vēl, bet es domāju, ka tas ir normāli. Es neko vispār tā kā neiespringu, jo bērni ir dažādi. 4 bērni, katrs savādāks, ja tur viens runā uz gadiem jau uz gadiņu jau teikumos, otrs tur vēl kaut ko, nu, dažādi, ja. Un viņš vispār, nu, tā kā baigi neiespringa ar to runāšanu. Bet es tur visu laiku tur dzeru tos kaut kādus savus vitamīnus, un viņš man visu laiku kaut ko prasa, un es viņam dodu lecitīnu. Es viņam devu 1 lecitīnu dienā, un pēc nedēļas viņš reāli sāk teikt saprotami vārdus pa vārdam, un tādas vārdus, kas nezināju, ka bērns vispār zina, ja. Un tagad viņš riktīgi runā. Viņš komandē māsas, saka māsām komplimentus, visādas gudrības nāk ārā vien. Tad vēl es paņēmu papaju. Šitā ir jaunā papaja, to mēs vēl neesam pagaršojuši, bet vispār papaja ir ferments, kas palīdz sašķelt pārtiku, un bērniem baigi bieži, ka viņi kaut ko sēdās, viņiem sāp vēders, un tas šito var dot arī bērniem. Manējiem ļoti, ļoti garšo, tagad redzēs, ko viņi par jauno teiks. Viņa man visu laiku prasa papaju, viņa man liekas domā, ka tā ir kaut kāda konča. Jo man pat īstenībā Dāvids, viņš citreiz izliekās, ka viņam sāp vēders, un viņš rāda, ka viņam vajag papaju, jo viņš saka, tas bija viens no pirmajiem vārdiem papaju. Tāda es paņēmu super līdzekli, kas drīz vairs nebūs pārdošanā, viņa nevarēs nopirkt, es nezinu, vajadzēja paņemt visus iepakojumus.
Tas ir it kā trauku mazgājamais līdzeklis, bet nevis it kā, bet tas ir trauku mazgājamais līdzeklis, bet viņš ir tik dabīgs, ka kaut kas tur teica, ka viņu var ēst. Nevajag ēst trauku līdzekli, protams, bet es ar viņu mazgāju augļus un dārzeņus. Jo, pirktos, jā, jo jūs zinat, ka uz vīnogām vispār ir tik daudz drāņķi virsū pāri, tad ar šito var baigi labi mazgāt un ne par ko neuztraukties. Un tad, nē, vēl nē. Vēl es paņēmu emoeļu. Tas man un meitenēm ir sejas krēma vietā. Ļoti labi dziedē ādu. Ir tīpaši pusauģiem, ja, kuriem varbūt kaut kādas ādas problēmas vairāk. Ļoti labs. Vienkārši nav iespējams dzīvot. Tas bija tas, ko es pēc tam smērēju uz tā apdegumu arī. Tā. Un tā kā es izlēmu darbdienās, pusdienās neēst nekādus tur trakos ēdienus, es izlēmu vienu ēdienreizi aizvietot ar veselīgiem kokteļiem. Un tad es nopirku lielo iepakojumu ar savu mīļāko aveņu garšas kokteili. Tātad, šajā kokteilī ir iekšā visādi vitamīni, minerālvielas. Tas ir olbaltumvielu kokteils, ja? Un tajā ir arī kolagēns un aminoskābes. Nu, lūk, tad es šito dzeršu. Pusdienās aizvietošu vienu ēdienu reizi. Vēl šis ir tas pats kokteilis, ko mēs dzeram tad, kad ejam projektu atslodzes ceturtdienas. To starp citu projektu var jebkurš pamēģināt. Ļoti forša sajūta, ka tu vienu dienu esi aizvietojis ar veselīgiem kokteiļiem un dzēris ūdeni. Tik laba sajūta dienas beigās, vienkārši perfekti. Tam projektam droši jebkurš var pievienoties, vienkārši rakstiet. Un tā kā es visu laiku esmu uzsēdusies uz to aveņa kokteili, man visu laiku ir tādas sirdsapziņas pārmetumi, un man gribās dot iespēju arī pārējās garšas kokteļiem. Tāpēc es paņēmu atkal mazos iepakojumus, tie ir vienreizējie. Vaniļa, avenīta. Vienkārši es zinu, ka man sīkie izdzers visu. Viņam ļoti garšo. Šokolāde un apelsīns mango. Es bērniem taisuši to ar pienu. Pati sev taisu ar augu pienu. Bet kuri baigi grib notievēt, tie var taisīt ar ūdeni. Nu, vienkārši es aizvietošu ēdienreiz, jo es gribu justies paēdus, tāpēc es taisu ar to augu pienu. Nu, tālūk. Ja kādi jautājumi, rakstiet. Bučas, foršu dieniņu!